Dodamies šā gada pirmajā ceļojumā. Arī mans velosipēds. Brauksim uz Daugavpili. Šodienu un turpmākās 2 dienas sola ļoti labu saulainu laiku. Tā maršrutu iestādījām. 15:22 būsim tur. Esam piebraukuši. Mans papildus pārstāvīgs objekts par Daugavpili. Kaut kāda informācija, Imantas 10 pasvords. Paigājām, apskatāmies. Mikroviņa krāsa darbojas. Nevar sūdzēties. Secret Garden. 3 naktis, draugs mīļais, atpūtīsimies uz 5. Un vieglā solītī dosimies uz priekšu. Oi, redzēju jau tramvaju tālumā. Mēģināsim šķersot gājēju kārēju. Pirmās reklāmas Daugavpilī. Ar Lidl Plus saņem atlaides uz atlaidēm. Daugavpils universitāte. Kurā gadā Gunts beidz šo universitāti? 1977. gadā. Lūk, Daugavpils universitāte. Agrāk viņu sauca savādāk. Nāc dziedāt. Un šūda krieviski. Atstājam universitāti. Labi. Mums ir citi ceļi tagad. Bet Rainis vēl aizvien tur stāv, jā. Nekas jau tur nav mainījies. Ierunās, ka tramvajs sadalīt, jā. Kā arī Daugavpils tramvajs. Kā jau Daugavpilī baznīcas kupols zilā krāsā. Un uz otru pusi arī tramvajs aiziet. Iesim pāri. Es domāju, ka tagad esam uz Rīgas ielas. Priekšā redzam koncertu zāli. Ko tā reklamē Daugavpilī. Persona gan nav atpazīstama. Restorāns, viesnīca, taksis atvedējā. Cik es pastaigāju? Tikai krievu valodu zinu. Tev rītā jāmaksā būs 3 eiro. Vaļā ir no 11. Februāris ir, bet vēl Ziemassvētku rotājumi. Vēl viena Daugavpils universitātes ēka. Manā laikā tādas nebija. Daugavpils saskaņas pamatskola, baigies nosaukums. Tā arī rakstīts, Daugavpils saskaņas pamatskola. Daži logi gaiši, piekdienas vakarā strādā. Varbūt pedagogiem kaut kāds tusiņš ir. Arī tāda iespēja pastāv. Dienestu viesnīca Daugavas universitātē. Parādas iela. Jā, meitās gājām pa šīm durvīm. Tagad atceros. Parādas iela 11. Prasīja latviski, atbildēja krieviski. Tādā jau tumšs, pavisam tumšs. Ko, Gunti, vēl pastaigājies? Pastaigājies jau, vakars garš ir. Izbauda aiziet līdz stacijai. Luminor banka. Zilās krāsas simbols. Daugavpils. Diton. Rusniņi pastaigāsim pa gājēju ielu.
Es teikšu, tā kā pa sarkano paklāju ejam. Vakar pusē. Nu, līdz stacijai es domāju, ka mēs varētu aiziet. Nu, te arī tādas vakar gaismiņas redzam. Tu esi laimīgs? Dabūjis jaunu iekārtu no Tele2. 5G routers. Vēsma. Nu, grūtums atpazīt. Ne tas suns, ne tā jūras lauva. Centrālās dzelzceļa stacijas esam atnākuši. Sen nav būts. Ja tik tālu atnāc, tad jāiet iekšā būs. Ieja vilcieni. Var ielikt velospēdu un aizbraukt līdz Rīgai. Kāds vilciens. Brīdī vilciens ir pienācis, jā. Vakar pastaiga. Patīk nosaukums Ezīte Smiglā. Un ko tad pārdod? Alkoholu. Tas nozīmē, ka tu sadzeries, iznāc ārā un jūties, ka Ezīte Smiglā. Šīs divas dāmas ir pretīgas iet, runā latviski. Mēģināsim sekot viņām. Vēlreiz skats uz Daugavpils universitāti. Patiešām universitāti, jā? Saules skola. Saules skola uz Saules ielas. Un, protams, es no Smiltenes turpinu ceļu. Lūk, mana zīme rītdienai, riteņbraucējs. Dotajā brīdī turpinām aplūkot naksnīgo Daugavpili. Te izskatās diezgan skaista fasāde šajā ēkai. Gājēju pāriem. Paldies. Esam nonākuši pie tilta pār Daugavai. Nu, tāda izskatās vakarā Daugavā. Pastaigāti gandrīz 5 kilometri. Patīkami. Esmu atpakaļ Zimantielas. Ejam pāri. Gājēju pārējā. Zimantas iela 4. Lūk. 8. februāris Daugavpils. Apzornajā ar velosipēdu. Atkal esam uz promenādes. Gājēju. Vienīgais, kas šodien trūks, 8. februārī. Neredz saulīt, ko solīt. Gribu aiziet uz Kleizda fotoizstādi. Beidzot atradu centrālā biblioteka. Mēģināsim tikt iekšā.
Ar dronu pavizinājāmies. DJ Neo. Un tagad uz Olimpisko centru pastīsimies telpu futbolu. Nu, tāds viņš izskatās, jā. Olimpiskais centrs. Šmakovkas muzejs. Interesanti, no kuras glāzes vislabāk ir baudīt. Šmakovka kanža. Pistolīte. No policists, milicija. Bez tiem. Tos vajadzēja ķert. Es mājās zinu kanžu. Godināti policista kungi. Te uzreiz var latviski. Infografika. Viņa uzlējuma pagatavošana no šmakovkas. Saspiežam upenes. Liekam burkā. 50%, 72 stundas saulē, atveram vāku. Nu jā, mucils. Kaut ko mala, jā. No koka. Tam, kurš neatceras savu pagātni, ir lemts pārdzīvot to vēlreiz. Mieži rudzi, maize. Lai tiktu pie labības, viņa bija jāiesēj, jānovāc. Muzejs Daugavpilī, laboratorijas Silenē, kulinārā mantojuma centrs Krāslavā, Maizes muzejs Aglonā, Paņģes muzejs Kaunatā, Šmakovkas muzejs Gaigalavā un Ludglis Šmakovka Malnovā. Kopskats. Septi kartupeļi, tradicionālās Latgales melnās keramikas podiņā. Nebizoti vārīt kartupeļi ar sviestu, mājas gatavotu biespienu, mājas gatavotu sirds ar graudiem, Andrupenes lauku sētā, ašuškas ar saldu mērci, pelēkie zirņi, tradicionāls ēdienas Latgalē. Speķis ir cieņā Latgales virtuvē, loģiski. Apceptas speķis ķēlītes. Patīk man arī. Sīkļi ar sīpolu lokiem. Interesanti šis te. Manikens ir pirms nozaršanās vai pēc nozaršanās. Nelakojies ar vārdiem, bet ar darbiem. 15 eiro, jā, tas mājas. Šmakovka. Nieka 16 eiro. Mazāk utilēt. Un kā mēs aizstāvējam pudeli. Uzkarse, spiediens pieaug.
dzērienu parauga noņemšanas darbība. Kopējais skats uz šo te Lūk, ir viesu karte, no kurienes visi ir ieradušies. Dodamies ārā no Šmakovkas muzeja. Pretī saulainā Daugavpils. Pat taisno. Līdz Daugavas malai. Un tad savu Imandas ielu 4. Otrā diena jau man. Daugavpils pusē. Nu, pa rītdienas īsti nezinu, ko darīšu. Pētniecības un mākslas muzejs. Iesim, toreiz stūri aizvedīšu studentu kopmītnēm, kurā mēs pavadījām vienu daļu no savas jaunības. Lūk, šīs sarkanās ēkas kreisā un labajā pusē. Mēs dzīvojām šinī ēkā, otrajā stāvā. Iet varēja no otras puses, no sētas, bet galvenā ieeja bija šīs te durvis. Jā, nācām no lekcijām un visa mūsu dzīve bija šī tā rajonā. Ja nemaldos, šis te bērs, otrā stāva loga, sadarēja un viens čalis ieliks tajā bērzā. Nopelnīja diezgan daudz naudiņas. Sīkas detaļas vairs neatcerās. Tas bija drosmīgi. Maksātāji tur bija diezgan daudz. Nu, vēlreiz paskaramies uz mūsu kojām.